Sveikiņi. Es tomēr nolēmu, ka skatītāji ir pelnījuši redzēt manu izgāšanos vai nu to, ka man sanāk vai nesanāk. Un šī sērijā es jums parādīšu, kā es... Tā nebūs recepte, tas būs eksperiments, tā būs mana pirmā reize jaunajā kūpinātavā, ko man uzdāvināja skatītāji. Es uzkūpināšu mazliet vistiņas. Es eksperimentu pēc nopirku tādas mazas spārniņas un mazas stilbiņas. Un es viņus gribu uzkūpināt, par cik man vajag ietestēt kūpinātavu. Man bija bail to darīt kameras priekšā, tāpēc, ka es domāju, ka es varu izgāzties konkrēti. Bet tad es atkal padomāju, tas ir normāli, ja cilvēki izgāžās un viņiem kaut kas nesanāk, un daudziem tā dzīvē ir, un no tā nav jākaunās. Pareizi? Jā, vakar bija viss dzīvniekiem piepildītākā nakts, jebkad šeit. Vakar novārīju to marinādi. Nē, mēs sāksim to, ka mēs atgriezāmies 10. vakarā uz Villu. Un mēs braucām pa tādu ilgu grunts ceļu, un Oskars teica, labi, braukšu lēni, lai neviens neizlec priekšā. Mums izlec vai milzīgs briedis vai alnis, mēs nesapratām ar Oskaru, tāpēc, ka viņš tik ātri aizbēga, un viņš bija tik liels, un Tibens bija balts. Tad pēc tam mums pārskrēja pāris zaķis tādā ātrumā. Tad mēs uzzinājām, ka šitai mašīnai pagriez stūri, viņš nevis vienkārši uztais bišķiņu sāniņu, bet viņš to rīti. Ziliem Volkswagenam arī degās sānu uguntiņa tāda papildus, ja tu griez stūri. Šitam Opelim viņš tā rīktīgi uz sānu, un es tādā mežā apstājos ar purnu pret mežu. Sagriez stūri, viņš iededz to sānu, mēs to zaķi. Pilnīgi pavadījām. Pavadījām zaķīt, visi ieraudzīja bērni, mums viss gribēs, lai visi redz to zaķīt. Jā. Tā, kas te tagad notiekās? Tāpēc tam vēl ēzi. Ēzi satikām kaķi kaut kādu. Un mēs šeit mājās, Oskars man ienāk iekšā, tu iedomājies, tur atnāk. Pagaidi, ļauj man pastāstīt. Tad es vakar to marinādu novārīju, un viņu vajadzēja atdzesēt. Un es padomāju, bļāviens, kā es nosēdēšu ārā tik vēl un tik ilgi gaidīšu, kamēr viņi atdzesīs. Bet šeku reku manējo vakar padarīja jautrāk. Jenotu banda. Tad mēs papētījām Wikipēdiju, ka Latvijā ir tādi jenotu suņi, ienākuši no Krievijas vēsturiski. Labi, es vēsturi nestāstīšu, kāds var Wikipēdijā pats palasīt. Jenotu suns, saucās. Un viņi atnāca. Abi divi tur bija. Mežā, protams, vēl kaut kas skanē. Un es klusi viņam sēžu, viņi man tā kā neredz, un viņiem vienalga. Un viņi te vāzājās un kaut ko tur šļundzinājās un ņēmās. Es pafilmēju bišķiņu priekš Diānas, bet es varu ielikt to kadru, jo es viņu vertikāli filmēju. Pastīties tos jenotiņus mūsējos. Nu jā, bet viņi bandiņā divatā bija. Viņi bandiņā divatā, bet vispār baigā dzīvība te pie meža. Nu jā, bet tur sanāk, kamēr viņi vēl te ņēmās, mēs uzzinājām, kādu viņu skaņu izdveši. Jā, viņi tā... Jā, un viņš iebļāvās. Un mežā tur tā dziļāk kāds riktīgi tā iebļāva. Viņi tur savā starpā tur, bračkā, te ir kaut kādi ēdieni. Ja, tur trauks mazgā, un tur visu laiku kaut kādi pārpalikumi, griķīši, tur rīsiņi kaut kādi nokrīt, kaut kādi sīkumiņi, un viņi atnāca. Un palasīju, un Wikipēdijā ir rakstīts, ka īstenībā viņi mājo netālu no cilvēkiem, jo viņi patīk nākt šurīties gar cilvēku mājām un meklēt kaut kādas arī. Un ka viņi īstenībā ēd nenormāli daudz. Viņi, ja palasa, ko viņi ēd, tad sanāk, viņi badā nemaz nevar nomirt. Jo viņi visu ēd, jogas, vārdas, putnus, cilvēku ēdienus. Galvēs Oskars pat sākumā tur kaut ko nē. Nu, es viņam rādu bildi, šitais dzīvnieks, nē, pēc tam beigās es izgāju, es saku, tas tak ir jenots, viņam tāds purniņš tāds ās. Viņu iesauc pa jenotu, jo viņš izskatās bišķiņ pēc jenotu, bet īstenībā, tā kā pēc Wikipēdijas, viņam nav sakara ar jenotu. Nu, viņš kaut kāds jenots suns. Jenots suns, jā. Bet... Mans jenots suns, ko tu tur ložņā? Nu, lūk, iedomājies, cilvēks dzīvo
Mēs dzīvo pie meža un pērk malku. Un tas ir normāli. Beigās es 2 naktī tikai gulēt aizgāju, tāpēc, ka es sagaidīju, ka man atzisīs marinādi. Un skatījos, kā tie mazie jenutiņi tur ņemās. Es viņus pa susuriņiem saucu, tāpēc, ka viņi tādi mīļumiņi izskatījās. Pēc instrukcijas, kas nāca līdz kūpinātavā, ko jūs skatītājiem uzdāvinājāt dzimšanas dienā, pirmajā reizē kūpinātava ir pirms pirmās, tā kā pirmo reizi lietojot, viņi ir kārtīgi jāizkurina. Es nezinu, tas varbūt pēc ražošanas, laikam, lai pazūd kaut kādas tur īpatnības. 150 grādos jāuzkurina stundu. Un pēc tam vispār visi ēdieni, tur ir rakstīts tādā pamācībā uz kādām temperatūrām. Tad to vistiņas laikam ap kaut kādiem 90 grādiem kūpināšu. Un tad pirmais solis būs iekurināt, vienkārši izkarsēt viņu kārtīgi. Ķeramies pie pirmā soļa. Iekurināsim mūsējo kūpinātavu. Un pirmais etaps ir tātad viņu izkarsēt stundas garumā 150 grādos. Nu, paskatīsimies, kā mums izdosies. Sausa augšņu malciņi ļoti viegli iedegās. Forši, jā, viņa tāda jauna, tīra vēl. Esmu jau redzējis tajos formos, kur es skatos, ka tās kūpinātavas, kad lieto, viņas visas jau tādas melnas. Nu, viņas tā laikam, es nezinu, vai pēc pirmās kūpināšanas tādas paliek vai kā. Visai pieredzītai iesim cauri tagad pirmo reizi. Nu, kamēr kūpinātava jauna, reiku pieņemsim pat durvju spraudziņām, nāk dūmiņā ārā. Es nezinu, vai tam tā ir jābūt. Varbūt tāpēc arī vajag pirmo reizi izkurināt, varbūt tur kaut kas izplešās, sašaurinās un nostādās pareizajās pozīcijās. Temperatūra mums jau arī kāpj. Jau tika līdz 80 grādiem, diezgan strauji, pagājuši tikai kaut kāds 3 minūtes kopš es iekūru. Un te stāv mana vistiņa, ko es vakar ar jenotiem kopā reiku tādu tā kā spārniņi. Un te mums ir tie stilbiņi. Pastīsimies, kas mums sanāks. Bet, nu jā, pirmais solis izkurināsim viņu. Pasties, kamēr mēs te runājam, jau gandrīz 100 grādi. Es domāju, ka vajag zin kā darīt. Kā pēc instrukcijas, ja es tur lasīju. Tad tur ir tā tauku panna. Tauku pannā mēs uzlaisim ūdeni. Ūdeni lej. Bija lasījis, ka citi, lai kaut kāds mitrums saglabājas, bet instrukcijā rakstīts, lai tauki, kad tecēs, lai viņi tā kā nepiedeg pie pannas, laikam, lai vieglāk tīrīt. Un vēl pirms kūpināšanas viņai vistai vajag apžāvēties, nu tā kā pavējoties. Un tad es domāju, kamēr te viss kurās, viņu izlikšu uz restes un ļaušu viņai apžūt. Un jā, un šī sērija tīri skatītājiem par godu, ka viņi uzdāvināja man to kūpinātavu. Eksperiments, pirmais kūpinājums. Šitā sērija noteikti nebūs kā pamācība, nevis recepts stāstīšu neko. Te mēs vienkārši pastīsimies pirmo kūpinājumu, vai sanāks vai nē. Un citā sērijā, kad es jau pamēģinājis būšu, es uztaisīšu normālu video, kur es no A līdz Z izdaru vai cauraudzīt, uzkūpinu vai, nu vienalga ko, to mēs vēl pastīsimies. Tieši foršs vējiņš ir ārā. Viņš palīdzēs gaļiņai apvējoties, nožūt. Tā es viņas izlicis. Tā, nu, mums te kurējās. Temperatūra cenšos turēt 150, tagad aizgāja līdz 160, es tur bišķiņ pievēru. Un tieši pie reizes var patrenēties, noturēt vienā līmenī temperatūru. Vēl pēc pirmajiem iespaidiem man liekas, ka diezgan ekonomiski malkas ziņā būs kurināt. Ja man tā iepriekšējā sliktā kūpinātava bija tāda, ka tur, nu, viņi bija ļoti neprofesionāli, teiksim tā, un šinīs iemet tās pāris pagalītes, nu, saskaldīja bišķi smalkāk, lai vieglāk iekurās, bet īstenībā sanāk, kad teorijā saliec mazlietiņās, un tad tikai virini vaļā vai ciet to, nu, to, kas tur krāsniņā regulē temperatūru. Un
diezgan mazs, smalks patēriņš varētu būt. Nevar visu laiku gribās par kaut ko padalīties. Tikko vienkārši atvēru to kameru vaļā, un viņš no 150 grādiem burtiski pa 5 sekundēm nokrita uz 120. Tāpēc laikam arī fórumos, kad raksta, ka nevajag virināt, un arī, man liekas, instrukcijā bija rakstīts, ka kūpinot nevajag virināt, jo zaudējās izjūgtas temperatūras, ritms. Tā kā, jā. Man jau bija interesanti, kā izskatās iekšā tagad, kamēr kurina. Tā kā, principā, laikam vajadzēs pieturēties, ka es to pirmo stundu, 2 vai cik tur sanāk, nevirināšu. Vienkārši turēšu pareizā temperatūrā. Krāsniņa kūpināta ir izkurināta, ja to pirmo stundu 150 grādos. Šobrīd kūpinātavā ir apmēram 95 grādi. Un es esmu gatavs likt savu pirmo eksperimentālo kravu. Cik ilgi jākopina šitais? Pēc instrukcijas 2 vai 2,5 stundas. Tev nav jāvāk kaut kāda cimda, ko tu tur? Viņa nav karsta. Moši tagad galvu jābāst tur iekšā. Vēlāk cimds, tad, kad es... Ūdens, tu tur es kaut ko dzirdēju, kaut ko par ūdeni. Ielējies lejā pannā, es viņu izņēmu. Un jākūpina 2 līdz 2,5 stundas. Bet es domāju, ka viss nāk ar pieredzi pēc tam cilvēkam. Noteikti pēc kaut kādas pirmās pusotras stundas noteikti atvēršu, pastīšos, kas tur notiek iekšā. Vien brīdi tev galva bija nogriezt. Nav platlaņķi? Ir. Lūk. Tad, kad es sāku filmēt, kad es te iekurināju, es te varēju just kaut kādu tā kā smaržu, nezinu, krāsu vai ko, es nezinu, ja? Tāpēc noteikti tas pirmais kurinājiens ir vajadzīgs, lai kaut kas te notiek. Un gar sāniņiem arī vairs dūmu nenāk. Kā es filmēju pirms tam, Diana jau neredzēju. Jā. Lūk. Lūk, ko? Viss tagad sāksim. No kurienes tev galds jauns? Kaut ko pateici? Nē, kāpēc man jāsaka? Pastāties, kāds mums jauns galdiņš. Man vienkārši vispār nav neviena darba galda, kad es ar gaļām ņemos. Kur pastāties, kāds galds? Vai ne, buciņi? Jenutiņi nāca ēst pareizi, buciņi? Tu jau viss, laikam, meža branžas saticis. Atvēru vārtiņus, durtiņus nokrita līdz 70 grādiem. Vajag uzdzīt apakaļ. Uzdzen. Piešausimies. Redzi, es tagad godīgi parādīšu, kā man sanāks pirmā reize ar šo kūpinātavu. Jā, bet viņi jau nevar novērtēt, tu tur vari tikpat labi pagaršot. Nē, bet es jau varu nodedzināt, piemēram, ogles kaut kādas beigās varbūt, es nezinu. Ja būs ogles, katrā ziņā Oskars noteikti kaut kā izmuķīs, neparādot to, zinot viņu. Viņam būs es kauns. īstenībā uzņēmos to risku un pārdomāju un sapratu, kad skatītāji man uzdāvināja. Tad es arī uzdāvināšu iespēju redzēt to pašu pirmo reizi. Lai arī kādu viņi sanāks. Vai būs nodegs, vai neizcepsies līdz galam, neizkūpināsies. Vienalga, kas būs, es parādīšu. Vienīgais, noteikti, kad es iekodīšu, es teikšu, cik garšīgi. Varbūt tas nav garšīgi. Jā. Nē, labi, būs godīgi atsauksmi. Noteikti vajadzēs eksperimentēt. Paga no kļūdām mācās. Tieši tā. Bet ziniet, ka Sertulītā, tu te pārstāvēs. Cilvēki vienkārši lapsas, vilki, viss stāvēs, gaidīs. Cilvēki vienkārši mīl rādīt ideālo dzīvi sociālos tīklos, ja, ka viss vienmēr ir perfekti. Tad es parādīšu godīgo, ja. Varbūt arī beigās sanāks viss perfekti. Ideālā zāle, ja, ideālajā dzīvē. Nākamā sezona soli, ka te būs tepiķīts. Es notērēšu kaut vai 5000 eiro. Es nobēršu šitādu kārtu ar iesēšu šitik te biezi kārtu ar sēklām. Un tad toči te būs un tā te būs atkal upe. Un viss aizpildēs atkal. Jo mēs pastījāmies šeit, aug tik forša zāle. Reāli tik krūta, tāda bieza. Kāpēc te nav tā? Tāpēc, ka sēklas realitātei vajag ļoti daudz sēt, lai būtu tik biezi. Vispār jau viss notiek dabīgā procesā. Mums ir 4 mēneši šitam zemes gabalam. 4 mēneši ir āvens, jāņogas, melens, noslīcis viņu. Pīparmētra, staķi māma atveda. Lūk tāvot cilvēki. Un tev vispār vēl ir malkas tas pieliekamais vēl kaut kāds? Vēl malkas pieliekuma jāuzbūvē un vēl mums jāsaprot, vai mēs...
Taisam to jumtu vai nē šogad. Vispārībā, jā, baigi. Es nezinu, jā. Vispārībā ir tā, ka vasara tuvojās straujiem soļiem uz beigām. Ja tu nepamanīji, ir augusta beigas jau. Jā, kādas augusta beigas, teikšu, tā serija ir septembrī iznāks. Nu, nav. Mums tagad agrāk bija 3 nedēļas, tagad mums bišķiņ mazāk, tāpēc, ka vēl tie plūdi bija un tā, un tad tur vēl viss kaut kas bija. Jā. Nu, Ko, tagad gaidīsim rezultātu. Es domāju, pēc tās stundas, pusotras vai es nezinu cik, es atvēršu, pastīsimies, kas tur iekšā, varbūt tur jau būs kauliņi tikai palikuši. Jā, Jenots no otras puses izķeksēs visu. Šobrīd 90 grādi jākupina no 80 līdz 100. Tas ir pēc instrukcijas, bet kā jau es teicu, jūs to paši tie, kas kupina, gan jau jūs zinat, jūs savus iemaņas esat ieguvuši ar pieredzi, pareizi. Es pieļauju, ka tā ir, un arī es iegūšu savas iemaņas ar pieredzi, eksperimentējot ar visādām marinādēm. Es gribu kaut kādas, sen tēvu tādas kaut kādas taisīt, kaut ko, no riktīgi veciem laikiem. Neko negribas rūpniecisku. Jā. Jo veikalos kūpinājums nevar nopirkt tādas, kādas tu var pats uztaisīt. Vismaz man tā liekas. Jā. Nē, tā arī ir. Man pat ar to slikto, kas man bija tā lētā kūpināto, man pat ar to labāk garšoja gaļa nekā un zivis nekā to, ko tu veikalā nopērci. Jo viņi noteikti kaut ko vēl vieno klāt, lai varbūt ilgāk kalpo, tāpēc, ka kamēr tu tirgo, lai viņi nesabojājas, saprot? Es gribu skumbriju ar to sieriņu. Vispār ir tā, kad mēs pie mammas, kad bijām, kad Oskarstenī lētajā kūpinātavā kūpināja, mamma viss zīves grieza un tur ņēmās. Un tagad sanāk, ka mammas nav. Vajag mammu saukt ciemos. Tie, kas gribēs ēst zivi, tie palīdzēs viņu tīrīt un sagatavot. Nē, es varu palīdzēt tikai apēst. Man tas labas, vislabāk sanāk. Man baigais sapnis, kad piepildījās, jūs uzdāvinājāt kūpinātavu, un viens no maniem sapņiem, jo to lēto kūpinātavu es to neuzņēmos riskēt, es gribu cauraudzīt. Yeah. Es varētu par bet arī uztaisīt sēriju tā kā ar visu receptu no A līdz Z par cauraudzi pirmo reizi mēģinot. Nu, nezinu. Nē, nu var. Var skatītāji nobalsot komentāros, man izmēģināt bez kameras vienreiz, vai maucam vienkārši ar kameru pirmo reizi cauraudzi, kas sanāks, tas sanāks. Bet vienīgais tur tas process ir daudz sarežģītāks. Jā, tikai atcerieties, dzīve nav roždārs, jā? Tā kā Instagram postiņos paskatās. Jā, bet ar cauraudzi ir tā, ka, cik es tur esmu lasījis, ka tur jāmarinē reāli kaut kādas vairākas dienas tur. Jā. Tur ir pa nopietno. A, tu vispār parādīji pēc tam dzīvā to katlu? Paskaties, kāds katls. Rekur manējā kāja, ja? Rekur. Un paskaties, cik liels katls. Beigās es mazajos katlos uzvārījos. Riktīgs alumīnija buļļājums. Atceros, agrāk viss staigājas zagaviņas, lai varētu nodot metāliem. Nu, ja viņu nozags, idiots, tad... Šitā mantija jālieto praktiskuma ziņā, nevis jāiet nodot metālā. Protams. Ai, zini, tie, kas iet nodot metālā, viņam nav pat 10 eiro kabatā. Mēs varēsim uz šitā katlu uztaisīt. Taisīsim arī balsojumu, pilns ar komentāriem zem šī video. Mēs varam resti paņemt no turienes, uzlikt uz grilu un uzvārīt saļanku. Davai. Nē? Jo. Vai ne, plovu laikam nevarēs uztaisīt? Šitanī plovu vratļā. Kazaņā jātaisa. No mammas jāizbrauc, jānozog. Bet šitanī te es domāju, ka saļanku var uzvārīt. Davai. Vienīgais, tas ir uz tusiņu jātaisa. Kur tas štādi? Davai, mēs uz tusiņu, ka reču saļanku taisam. Ja kāds šitanī katlā agrāk sunim vārīja putras un zupas. Bet tas tāpat bija ēdams, Manam vectētiņam bija agrāk kaukāzietis. Kā viņš saucās? Viņš arī saucās kaukāzietis? Jā, baigi forši, baigi viegli turēt temperatūru. Vienkārši... Viņai jebkurā gadījumā jāpieskata visu laiku, kūpinātavu, bet man tā, kas man bija, tur bija pa minūtēm mainījās. Uz jušku vienkārši. Viņai nebija nekāda izolācija, viņai tur pa visām pusēm nāca tie dūmi. Es tur virs skursteņa turēju roku un mēģināju noregulēt kaut kādu. Tas bija baigi, bet gaļa sanāca. Ir pagājis vairāk par stundu, man ļoti gribās paskatīties, kā izskatās. Es nevaru noturēties, man ir interesanti. Vēlreiz atkārtošos, ka ir ļoti viegli noturēt temperatūru.
Es aptuveni cenšos turēt tos 90 grādus. Un vēl mēs ar Diānu, pirms mēs pastamies, mēs sākam spriest vispār, vai uz šitā var zupu vārīt uz grila. Jo tas, pieņemsim, es cik zinu uz uguns, kur taisa ar čugunu katliem ēdienas. Šitais ir alumīnija. Un varbūt ierakstāt komentārā, vai alumīnija katlu vispār drīkst likt uz uguns, un vai viņš tur nevar, cik kāda ir tā temperatūra tam oglēm ugunim, atšķirībā no plītīm. Vai nevar kaut kādu šaizi sanākt beigās. Labi. 3. Uj, bļovens nobijos. Nav karsts. Silts. Wow! Kāda smuka krāsa veidojās. Yeah, baby, yeah! Super, bļovens. Ej tu nost, man tādas emocijas. Labi, jāvar ciet. Nepazūd visa temperatūra. Pazūd jau temperatūra. Diana, ej tu nost, esmu vienkārši uz šokā, uz emocijām. Es vienkārši esmu saviļņots. Viņas tik vienmērīgi, tik perfekts. Smuk, man bija tā sūda kūpināta. Tur vienā pusē melnāka vista, vienā tāda. Jā, tāpēc, ka tur negāja dūmi. Tāpēc, ka viņi bija sūdīgi. Šitien vienkārši izstās super bļoviņas. Brokastiņas bērniem top un bāzi pamet. Diana pamet bāzi. Kāpēc bāzi? Bāzi villu. Vīrs paliek pabeigt kūpināt. Mēs aizbrauksim uz Rīgu, samontēsim vlogu, jā. Jā, pastrādāsim, izdarīsim mūsu lietiņas un brauksim atpakaļ uz Ilu, vai ne? Mums atkal lietu soli. Lietu soli mēs izdomājam, aizbrauksim līdz Rīgai, visi izdarīsim savus lietiņas, ko vajag izdarīt. Bet man jāpaliek, jānobeidz kūpinājums, jāparāda, kā viņš izskatās. Jāatved man. Jāatved visiem uz testu, pagaršot, ko visi teiks, vai garšīgi vai nē, vai ne? Jā. Super. Davai tad jau veiksmīgi tev to. Ko tu man? Eksperiments. Tātad kūpināju es 2 stundas, par cik gaļa nav liela. Nav masīva, jā. Un cerēsim, ka viss būs kārtībā un gaļiņa būs gatava. Ko teiksiet? Priekš pirmā kūpinājuma. Kā vizuāli izskatās? Pasties, super, man liekas. Bet kā garšos, tas vēl ir jautājums. Vispār varbūt šīs resnējās varētu iegriezt, apstīties, vai ir gatavs. Es pieļauju, ka šitie spārniņi ir gatavi. Šitās stilbiņi ir resnāki. Un re, ka es atvēru, un te ir mazliet redzams tāda, es pat nezinu, bet izstās pat sulīga tāda, nav pāržāvēta. Un ko riskējam un atstājam kā ir? It kā jau nav asins. Es domāju, būs labi. Atstāsim kā ir. Pirmajai reize, būšu kļūdies. Un kā spārniņi no otras puses. Oi, bišķiņ, reko, ieķērās. Buļovens. Pilnīgs siekal, tā gribas riktīgi pagaršot. Haidī ar ārā. Es nevarēju noturēt, es izslēdzu kameru un uzreiz nokodos instinktīvi. Buļovens. Es zinu, ka viņam ir jāpastāv. Gaļaņai ir jāpastāv, laikam tā kā jāievelkās vēl. Bet ej tu nost. Ir reāli garšīgi. Man tā marinādīta arī sanāca. Tāpēc es noteikti padalīšos, kā es visu izdarīju, kādā citā reizītē ar pilnu recepti, bet reāli ir krūta. Ļoti forši. Es nezinu, esmu tik saviļņots, ka es pats. Man personīgi liekas ļoti smuki sanācis. Es pat nezinu, ko pateikt. Ir rīktīgi garšīgi. 100%, 1000% foršāk nekā veikalā. Tā, testers numur 1. Godīgi atsauksmi.
Ir labi? Super priekš pirmās reizes, ne? Man daudzas visas šitās putinās negaršo, bet šā man garšo vērtīgi. Nu, tur jau tā lieta, ka cilvēki mainīs viedokli pagaršojot man vistu. Visi ēd ar gardu muti. Vistiņa garšīgi. Godīgi atsauksmi. Nu, jā. Veiklos tāds taču nepārdod. Nē. Cikai pie brāļa ir tāda visa vilciku. Man tieši ne grila kupināt, tieši tāds patīkās. Nu tur ir kā mājas kupinājumi, tomēr ir cita lieta, pareizi? Jā. Tikko atbraucām uz pilsētu, vēl atvedām Dianas mammai uz testu vistiņu. Visi būs pamēģinājuši. Cerams, vēl Gunīti pieslēgsies pagaršot. Un, nu, kā sakās, mans pirmais kupinājums ir ļoti populārs. Pati Gunīti ieradusies uz testu ir, no? Neatkarīgais eksperts. Lūdzu, godīgu atsauksmi. Paldies! Oi, kā smaržo! No. Kā smaržo! Labi, un galvenais malciņi arī taču tur viss baiga labi. Jā, augšņi malciņi tā ir. Kā smaržo labi. Ai, kā smaržo feini, vai ne? Amēlīte ļoti. Nu, davai pagaršo, man vajag godīgi atsauks. Man vajag nomazgāt rociņas. Nu, kur tu? Nu, ko tu pirmo mēģinām? Spārniņu? No spārniņu var pamēģināt. Vai kā deguns mieru? Dabūs pa muti. Vai ne? Nu, davai, godīgu A, atsauks. ko tu tur liki klāt? Tikai sāli, ja? Nē, Tu garšīgi. reālu atsauksmi. No. Ir labākā veikalā. Oi, nerunā. Ļoti garšīgi. Bet šīs visas atsauksmes, ko es prasu, tās ir reāls, man vajag reāls. Nu, nopietni. Tas ir man pirmā kūpināšana, pirmo reizi. Ļoti garšīgi. Es jau saku, kā... Iedomās gabaliņu Amēlijai Es pagaršo. jau saku, kā... Viņa jau pat norāda. Nu? Ai, cik garšīgi. Godīgi Amēlija. Riktīgi labi, šitas Nu? nu? Dārgi maksā viss prieks. Ļoti garšīgi. Process jau var nav lēts. Ir labi, jā? Ļoti garšīgi īstenībā. Baigi. Tā kā zini, kas ir šitie te rubeņu. Līdzīgi, jā, man no bērnības vienmēr rubeņi visvairāk garšoja. Tā kā rubeņu. Ļoti garšīgi. Un cik ilgi jākūpina? Šo konkrēti es kūpināju eksperimentāli, tāpēc, ka nav liela, masīvi gabali, 2 stundas 90 grādos. Ļoti profesionāli ar to garšīgi. kūpinātāju var noturēt tik viegli tos grādus pareizi. Ļoti garšīgi, es tev teikšu ideāli vienkārši. Man vēl viens cilvēks tikai jāuzciena, es esmu visus pacienājis. Ļoti garšīgi. Dianas vecteitiņu, Dianas māmu, Nikolu, Nikolas čālu, Rolandu. Tu pagaršoji, Amēlija pagaršoji. Visi būs pagaršojuši, vēl Dianai jāpagaršo. Ļoti garšīgi, ļoti. Es tev teikšu vienkārši fantastiski. Jā. Nu, pilnīgi visi pateica, ka ir ļoti garšīgi. Riktīgi labs. Pat Nikola, pusaudze, ja, kur teica, ka viņai šitāds negaršo, bet šitā viņai reāli garšoja. Baigi labais. Jā. Tā kā vot Un tā. tas ir pirmais, jā, tāds. Pirmais mēģinājums. Es nezinu, vai tu visus mūsu ģimenes locekļus šodien filmē, kā viņi ēd tavu vistu. Nu, tas, lai paliek manā ziņā. Galvenais eksperts pēdējais, kurš vēl... Mūsu pusties atstāja visi norījušies. Tu vispār zini, cik te daudz vispār visi pagaršoja? Es Kā tu nezināju. viņu pagaršoja? Pirmkārt, šitai sērijai nebija jābūt, tāpēc, ka es biju plānojis pirmo mēģinājumu uztaisīt bez filmēšanas, bet es uztaisīju ar filmēšanu un vēl jau vairāk es beigās vēl visiem iedevu pagaršot. Labi. Tas ir man tikai tagad? Nu, reāli pamaz sanāk beigās. Man vispār kupinājumi negaršā. Bet, Man šis aizrītīgi garšīgs. tu iedomājies, tu pateici identiskus vārdus, tā kā tavu māsu Nikola pateica. Viņa teica, viņai parasti šādas vistas negaršo, laikam veikalā, ja? Bet tieši šitā viņai ritīgi garšoja. Jā, aliņš vēl trūkst. Augsts. Reāli garšīgs. Ir, jā? Jā, nopietni. Šitā. Nu, veikalā tāds nevar nopirkt. Vispār viņš pat nestāv blakus. Veikalā, tā kā tu ēd, tu pat gaļas garšu nejūti, tu jūti visu laiku tādu stipru, tādu marinādu. Nu, viņa tā kā sit cauri, tu vienkārši marinādu ēd, nevis gaļu. A šeit viss forši īsts augsnīts dūmiņš, ja? Jā, labi. Marinādi. Tā kā... Nu, vienkārši pamaz beigās uztaisīja. Jā, es tam nedošu. Jā, Tas nāk reāli pirmo reizi šitā ir. bet reāli garšīgi.
Nu, Nē, es tev pilnīgi domājos, ka man nevar šāds arī pateikt. Es teicu, ka šī nebūs godīgas atsauksmes. Es visiem prasīju godīgas. Man personīgi ļoti garšoja. Tāpēc taisīsim atsevišķu sēriju arī ar marinādes recepti un ar visu procesu, lai cilvēks atrot video, var atkārtot un uztaisīt garšīgi. Pareizi? Jā. Tāpēc cilvēki atstājiet lūdzu komentārus, laikus, lai mēs zinām, ka jums interesē, un mēs to izdarīsim. Un reāli liels paldies skatītājiem par dāvanu man dzimšanas dienā to kūpināto. Vienkārši, es nezinu, man tā ir tāda sirdslietiņa, tas mans otrais hobijs būs kūpināt. Tā kā, Kāds ir pirmais hobijs? es nezinu. Filmēt, YouTube? Jā. Tā kā tagad tiekamies kādā nākamajā sērijā ar jauniem piedzīvojumiem un jaunajiem plāniem, kas mums vēl tur būs. Nezinu. Davai nākamā uztais to cūku to lielā. Ko cūku lielo? Man te šodien komentārs atstās, tad arī izdomāsim, ko mēs darīsim. Nu, es gribu to cūku tagad notēvs. Cauraudzi. Pusis kājāt nos, buļļāviens. Nedalīšos nemaz.